Es piebāzu sev pilnu ar pīrādziņiem, šampāniešiem un nezinu ko vēl neko. Tu esi vēl tajā vecajā uniformā, un tu neesi sācis pārmainīt uz to jauno, un tas jau ir jāsāk pakāpeniski. Un nav tā izpratne par veselīgu, sabalansētu, kāda ir iedarbība uz ķermeņa vienā otrā gadījumā, jo viss tikai veselīgs, veselīgs, veselīgs. Nu, ko tad mēs visi tagad grauzīsim tikai salātlapas? Nu, nē, jāēd mazāk saldumi, kūkas, bulciņas, vairāk neēdīšu. Ko tu ēdīsi? Ko tu liksi vietā? Nevis, un jādomā nevis, ko es izslēgšu, bet ko es iedošu savam ķermenim tā vietā. Ar ko es pabarošu savu ķermeni? Es iedošu sev vairāk vitamīnus, vairāk olbaltumvielas un tā bišķīt saudzīgāk pret sevi, nevis tik drastiski. Tagad es sportošu vairāk un mazāk ēdīšu. Nu kā tad tu ņemsi to resursu, tad tu sportot? Es atvainojos. Mēs visi zinām, ka mums visiem ir laiks vienāds. Mums ir 24 stundas. Pat Ilonam Maskam ir 24 stundas. Pagaid, no sākuma laikam jāiero. Jāpadzerās, priekā visiem, Mhm. dzīvības eliksīrs. Ritīgi labs sanāca. Kas tev pagaršu? Man maigā šokolādi šovakar ar nelielu kanēļu piesitienu un magoņu sēklām. Man ir zemene ar pīdiem un arī kanēļu piesitienu. Nu, labvakar, jā. Nu, labs vakars. Mans vārds būs Gins šovakar. Mans būs šai vakarā Kristīna. Citu dienu varbūt citādāks, nezinu. Kā sajūtas būs. Jā, nu, pārsvarā jau jāpaliek pie tiem vārdiem 32 gadi, jo tūlītās viņam būs, bet nu. Nu, es savu vārdu Kristīnu sev iecēlu 15 gadu vecumā. Pirmos 15 gadus es biju Linda, tā kā man gan var mainīties tas vārds. Varbūt es izdomāju atkal būt Linda. Bet labi, tas ir cits stāsts. Stāsti, Ginta. Kāpēc mēs esam šeit apsēdušies tādās gaismiņās? Ko mēs vēlamies pastāstīt? Par ko ir šis pirmais podcasts? Mums ir pirmais podcasts. Mums ir jāsāk ar to, vai ne? Kaut kas galīgi jauns dzīvē vispār nekad nebija iedomājies, ka varētu kaut ko tādu vispār mēģināt veidot podcasts. Podcasts atceros, nu to sēdēju, jā, darbā atceros kādreiz krānā, nu, torņkrāns, ko tu celtniecībā izmanto. Klausījos visādas podcasts, bet nekad dzīvē nebija iedomājies, ka es pats varētu sēdēt mikrofonu priekšā, kameras priekšā, gaisma, dators, tur galdiņš priekšā un veidot podcastu. Divi cilvēki diskutējot, ar laiku centīsimies piesaistīt arī tevi, droši jautā, nāc, runāsim, apspriedīsim, bet jā, kāpēc mēs šeit esam? Šeit mēs esam tāpēc, ka mēs esam uzsākuši jaunu projektu, aizsākām iepriekšējā gadā jau, 2024. decembrī, ar domu attīstīt vispārējo informāciju, nu, pasniegt. Kā būtu labāk pateikt? Pasniegt. Nu, izglītot cilvēkus veselīgu dzīvesveidu jomā, tā tu gribētu teikt. Uz to pusi, jā, izglītot. Nu, ka lieta tāda, ka mēs paši cenšamies izglītoties, jā, visā tajā, kur mēs esam, neesam nekādi guru, paši mācamies, paši ejam cauri visam ikdienā, un tad ar to ideju teorētiski mēs cenšamies iet pie tevis, kā skatītāji, kā klausītāji no malas, kuram ir šādi un tādi jautājumi un vēlas dabūt nepieciešamās atbildes uz tiem jautājumiem šajā sakarā par uzturu, fiziskajām aktivitātēm un kas vēl mums tur viss iesaistīts. Mēs runāsim par un ap visu kaut ko, par dažādām dzīves filozofijām, dzīves gudrībām, kuras mēs esam uzkrājušies 25 gadu vecumā, Gins 30, gandrīz 2 gadu vecumā, nu tev pāris mēnešu vēl līdz dzimšanas dienai, 31 gadu vecumā, vākuši savā pūrā. Galīgi jauns vēl paskatās, jauns un spēcīgs. Jā, un jā, tas būs dzīves filozofijas, jo, nu, mans uzskats, es gribētu teikt, mūsu uzskats ir tāds, ka
tas uzturs un uztur maiņas, uztur ieradumu maiņa ir ne tikai tā apņemšanās, bet arī kaut kāds tas psiholoģiskais backgrounds un zināšana un sapratne, kas tā ir būtiski sastāvdaļa, lai vispār veiksmīgi noritētu tā ieradumu maiņa, vai ne, un dzīvesveida maiņa, jo katru nedēļu nomainīt jaunu diētu un sākt no sākuma jau ir viegli, bet Bet neloģiski. Neloģiski, neekoloģiski, necienīgi pret sevi, es gribētu pat teikt, neveselīgi tas ir. Tas ir stress ķermenim, un tā izglītošanās daļa ir, man liekas, ļoti būtiska sastāvdaļa tajā dzīvesveida maiņā, jo lai tu iegūtu citu rezultātu, ja šobrīd tev ir viss slikti.lv, tev gribot, negribot, būs jāveic kaut kādas izmaiņas, bet mēs centīsimies gan ar podcastu Fitalk, gan ar Fitokloku komunu kustību, par ko mēs noteikti vēlāk nedaudz pastāstīsim par 21 dienu projektu. Ar 21 dienu projektu palīdzību mēs vēlamies tos cilvēkus transformēt un virzīt tajā jaunajā dzīvesveidā tā maksimāli viegli. Un viss, diemžēl, var par laimi sākās no rīta uz tavu brokastu galda. Tas, ko tu liec savā organismā iekšā jau pirmās stundas laikā, kopš tu esi pamodies. Tas visnotaļ būs silta glāze ar ūdeni, uzsākt vilmaiņu, un tad jau izrunāsim vispārējās nianses, kas ir nepieciešams. Bet es domāju, tas būs cita podkāstu topiks, jo par brokastīm un par maltītēm var arī pļāpāt, diskutēt diezgan ilgi. Jā, es domāju, ka stundām ilgi, jā. Jā, bet šodien mūsu galvenā tēma ir par tām jaunā gada apņemšanām, par tiem ieradumiem, par ieradumu maiņu, kāpēc cilvēki atliek pārmaiņas, kāpēc gaida to īsto laiku, to pirmdienu, tagad es mainīšos, tagad es sākšu sportot, kāpēc kāda maģija tur tajā jaunajā gadā ir. Par to mēs vēlamies parunāt ar tevi, vai ne, Ginti? Jāpieskarās pie šīs tēmas, jo tā ir aktuāla. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, pieņemsim reko vai ne šodien, kas mums ir trešdien, un es dēt iztēlojos, pieņemsim sevi, tur kādu 10 gadu atpakaļ, varbūt bišķiņ mazāk pat, varētu aiziet uz svarzālu patrenēties, vai ne? Bet ko tad es tur iešu šovakar, sāks ar pirmdienu, kaut kādu jaunu programmu izveidos, kas, būs ar pirmdienu. Iespējams, pienāk tā pirmdiena, kaut kas nesanāk, kaut kāds nogurums, tu neesi paēdis pietiekami labi, tev nav enerģija, tu esi nostrādājies visu dienu, atnāc mājās, uz zāli neaizēji, dienu pa galam, vakar pa galam, kur ir tavu jaunā gada apņemšanās? Nāni! Izputējusi. Aizmuk no tevīm, tikpat ātri, kā tu pa viņu iedomājies. Tāpēc mēs gribam laust to stereotipu par visām jaunā gada apņemšanām un visām pirmdienām un vispārējo. Un tas, ka tev ir jāsāk kā cilvēkam ar sevi šodien un tagad, un rītdien nav apsolīta, rītdien nav iespējama, kamēr nav izdzīvot šodiena. Un vakardien arī nav, tajā arī negribēsimies. Tāpēc būsim šeit un tagad. Veidosim diskusiju, runāsim, centīsimies nonākt pie kaut kāda kopsaucēja. Es ceru, ka var kaut ko saprast no tā visu man sakāmā, jo, es pirmo reizi tā reāli dēļ kameras priekšā, ka man jārunā un ka uz maniem dēļ klausīsies tur 10 miljonu cilvēku un vai viņi maz kaut ko sapratīs no tās mans jāiz, ko es pasaku, vai ne, bet, visas iespējas ir, es pats mācos. Dodamies uz priekšu un cerams, ka jūs sapratīsiet un būs jums pacietība. Jā, vai pagaidām, lai Kristīna kaut ko pastāst, es vēl paklausīšos. Nav jau ko stāstīt, jāsāk diskutēt. Jā. Labi, pirmais, ar ko mēs sāksim, mēs tā kā ir tikko iesācies jaunais gads, jaunā gada apņemšanās. Kā tev liekas, kāpēc
bieži vien ļoti ātri pēc kaut kādām, es arī esmu dzirdējusi, es nesen kaut kad par šito lasīju, ka apmēram pēc kādām 2 nedēļām aptrūkstās tā vēlme, tā apņemšanās vērst savu dzīvi par labu. Nu, es tieši, protams, runāju par uzturu, par iešanu sporta zāli, ka tagad, jaunais gads, 1. janvāris, es tagad sākšu, un es celšos 5, un es iešu uz zāli, un es skriešu 30 minūtes, un darīšu šito, un dzeršu 3 litrus ūdeni, un ēdīšu salātus, un visas tās drastiskās lietas, ko mēs izdomājam ar 1. janvāru sākt. Kāpēc pēc 2 nedēļām notiek crash, tavuprāt? Es domāju, ka tāpēc, ka tu vēl 31. janvārī, decembrī es piebāzu sev pilnu ar pīrādziņiem, šampāniešiem un nezinu ko vēl neko. Tu esi vēl tajā vecajā uniformā, un tu neesi sācis pārmainīt uz to jauno, un tas jau ir jāsāk pakāpeniski, pa biškam, brokastu laikā jau no rīta, un viss jāsāk ar uzturu, pareizu uzturu, lai tev rodās enerģija kaut ko darīt dienas laikā. Nu, labi. Kāpēc kaut kāda jēga bija no tā, ko es pateicu? Nē, nu jā, man ļoti patīk tavs salīdzinājums par to uniformu, ka tu esi te 31. janvārī, te decembrī, tu esi pavisam citā uniformā, nu, tu esi vēl joprojām, tu dzīvo tajās vecajās sliedēs, tajos vecajos ieradumos, nu tieši kā tu iedomājies nākamo dienu, nākamā diena, fine, tas pat varētu nostrādāt, ja tu neesi pārdzēris jēgu un galīgā pohā nepamodies 12 pa dienu. Pirmā diena, varbūt arī aiziet. Bet, manuprāt, lielākais crashs notiek pēc 2 nedēļām, ja mērķis ir tieši tur svāra zaudējums vai tāda fitness mērķi. Manuprāt, tas ir tas, ka ir pārāk liels kaloriju deficīts un vienkārši notiek noraušanās, jo ķermenis nav pabarots ar uzturvielām. Jo tas ir tas, ko es sapratu, kas man entajās diētās atpakaļ, ko es esmu mēģinājis. Tas bija mans numur 1 iemesls, kāpēc man nekas neizdevās, kāpēc man tās diētas palika tikai diētas, nevis mans dzīvesveids. Jo es vienkārši nebiju pabarojis savu ķermeni, un tāpēc arī jau tā motivācija un vēlme turpināt izsīkst, jo tev nav resursu, no kā turpināt. Otrais iemesls, manuprāt, ir tas, ka tev trūkst zināšanas. Tev trūkst zināšanas par uzturu kā tādu. Zināšanas, kalorijas par mazu. Trūkst zināšanas par vienkāršām lietām. Es ņemu savus vārdus vakarā. Zināšanas, jā, bet izpratne. Izpratne par uzturu, kāpēc es ēdu, kāpēc man ir vajadzīgs tas, kāpēc man gribās našķus, jo tur ir diezgan loģiskas lietas, kāpēc notiek noraušanās, kāpēc man gribās našķus, tur ir gan psiholoģiski faktori, gan fizioloģiski faktori, gan, ko es gribēju teikt, trešo variantu, gan domāšana. Kaut ko es baigi gribēju teikt. Padomā, viņam atceries laiks jau mums ir. Es neatceros. Pirmais ir tas, ka ir maz kalorijas, tu neesi pavarojis savu ķermeni, izpratne un domāšana. Es neatceros, kaut ko baigi labi es gribēju teikt, bet varbūt man kādā brīdī atnāks tā doma atpakaļ. Tad jau pievērsīsimies atpakaļ. Jā. Pie tās. Jā. Bet kaut kas bija baigi labs. Es jau visu dienu marinēju, man liekas, to trešo variantu. Kas vēl ir tam apņemšanām? Es zinu, ka cilvēki citreiz iedomājās, es pats arī no savas pieredzes agrāk arī, davai es aiziešu uz zāli šodien, pirmā diena zālē, 6 mēneši neesmu bijis, un es izdarīšu visu, ko es vien varu izdarīt zālē. Nesagatavots, ne pietiekama enerģijas līmenis, nekas. Paņemšu tur visies lielāku svaru pa sevim celšu, darīšu to un to. Un, protams, kas notiek nākošā dienā, mans ķermenis nespēja turēt sludzi līdzi.
pārstrādājies, tev vairs neko negribas, un ja tu šitā ten izmoc kaut kādas tās 2 nedēļas bez sagatavotības, bez pareizu uzturu, tu sev praktiski nomoc, tev bezmazliet slikti paliek, vēmiens nāk, un tu iedomājies pa zāli, un tu nemaz negribi viņu vairs redzēt, un tad arī, man liekas, ir tās kritiskās 2 nedēļas, kad tu vienkārši tad arī atmet ar roku, aiziet atpakaļ vecajās sliedēs, uzēdis savu saulējumu, kad cīsiņu apēdis, tad desmaizīt. Tā tad nav kaujas plāns principā nekāds, vai ne? Palielam, jā, vajag bišķiņ paanalizēt pašam sev un sagatavoties. Bet tev atkal mēs atgriežamies pie tā, ka man trūkst tās zināšanas un tās izpratnes, kā tu to plančiku sataisīt. Un vēl tas, kāpēc izsīks tā liela apņemšanās, tas, ka tev nav vide. Ja tava vide nav sagatavota, ja tev mājās... ja tavu vidi nav sagatavota, ja tev mājās vēl joprojām stāv 31. decembra našķi, un tev arī vispārējā ģimene ir, vidējais latvietis, pret kaut kādu, veselīgu uzturu. Varbūt ne gluži preti, bet, nav tik atbalstoši un, nezinu, smējās par tevi vai kaut kā. Tad tev ir jāatrod tā vide, kas tev kompensēs to negatīvo vidi. Bet, protams, tur arī ir jāveic kaut kādas savas izmaiņas, jo tā vide, kurā tu atrodies, un tā vide, kur tev sačakarēja, nevarēs tev padarīt veselu. Es domāju, ka tas ir tīri loģiski, jā, ja es atceros, kā es pats arī augu uz pelmiņiem, uz baltmaizes, desmaizēm, cepumiem, konfektēm. Koliņas es īpaši nekad neesmu mīlējis, bet tāpat es jau kaut ko tur padzēru, vai ne? Tas uzturs nekad nav bijis tas labākais, bet vienmēr es centies fiziski vismaz to kompensēt, bet es saprotu, ka to nevar īsti. Var darīt, bet kaut kādā momentā jau tu pārdarīs, vai ne? Un tas rezultāts nebūs vēlamais. Tu visu laiku marinēs uz vietas, tā kā gurķītis burciņā, un tad kaut kādā momentā visticamāk, vismaz man tā ir bijis, salūzīs atkal. Tu centies, tu piespiedi sev, tu tur mēģini uztaisīt kaut ko veselīgāk ēst, vai ne, bet kaut kādā momentā tu atgriezies pie tiem neveselīgajiem ēdieniem, tev pazūd disciplīna, un tad tu salūst, vai ne, tu esi notrenējies, pieņemsim, 6 nedēļas. Tu esi centies izturēt bez saldumiem, tur kaut kādas 3-4 dienas, viss tur noturies, tu esi laimīgs, uznāk kaut kāds emocionālais pagurums. Labi, ka tad tas viens saldējums man izdarīs, un to apēd vienā vakarā. 1 litrs? 1 litrs un 1 kilograms cepuma. Ko tad tas man nodarīs? Man es taču vai kačājos. Un, ka tu visu laiku kačājies, bet ja tev huiņas laika nāk iekšā tajā organismā, tad tu var kačāties. Nekas skaitā, mēs taču visi saprotuši cilvēki, esam ikdienā izmantojam tāpat tos vārdus. Bet, jā, man tas, ko es gribu pateikt, viss atgriežas pie uzturu, vai arī kā tu locītos, nelocītos, es zinu, bet man vienmēr viss atgriežas pie uzturu. Nē, es piekrītu, ka viss atgriežas pie uztura, bet viss, manuprāt, atgriežas pie tās izpratnes un pie tām pārliecībām, ka tev nav līdz galam izveidojusies kaut kāda jauna pārliecība par to, kāpēc tev vajag tos saldumus, kāpēc tev viņus prasās. Tev nav tā sapratne par to, ko to tas sabalansētais uzturs. Un cilvēkiem arī nav izpratne par to, kas ir veselīgs un kas ir sabalansēts, jo tās ir 2 dažādas lietas, vai ne? Veselīgs ir vienkārši salātlaps. Viņš ir veselīgs, vai ne? Jā. bet sabalansēts ir kaut kas cits. Tas nozīmē, ka tie ir, piemēram, salāti ir tur, kur zirņiem, kur ir gan ogļhidrāti, gan šķiedrvielas, gan olbaltumvielas, bet sabalansēts ir, kur ir, labi, es nezinu. Vienmēr sakot, kur ir olbaltumvielas, kur ir šķiedrvielas atbilstošā daudzumā, kur ir ogļhidrāti, kur nav tikai tomāti ar gurķiem, salāti, un tas ir veselīgi. Vajag olbaltumvielas, jo tas ir visbiežāk, ar ko mēs grēkojam, un otrs ir šķiedrvielas, kas ir dārzeņi,
un nav tā izpratne par veselīgu, sabalansētu, kāda ir iedarbība uz ķermeņa vienā otrā gadījumā, jo viss tikai veselīgs, veselīgs, veselīgs. Nu, ko tad mēs visi tagad graudzīsim tikai salātlapas? Nu, nē, vajag sabalansēt maltīti. Un tur ir krasa atšķirība. Un tās pārliecības par to, kāpēc vajag ēst veselību, kaut kādi mīti par veselīgu atkal ēdienu, vai ne? Par fitnesu. Šodien man bija aizrautīga saruna par fitnesu, par tievēšanu, ka fitnes ir tikai tievēšana un tivs cilvēks nevienmēr ir vesels. Ko es arī daudz reizes teikusi, ka tivs cilvēks nevienmēr nozīmē vesels. Viņš var justies kā pilnīgi izspiest rozīni. Un tas atkal atsauksies uz uzturu, protams. Kā tu esi notievējis? Jo tu vari pazaudēt visu savu svaru no muskuļiem, kas ir tavu olbaltumvielu masa, un tad arī jutīsies kā pilnīgs. Jā. Jā. Un tā ir izpratne, par ko es arī ceru, ka mēs mācēsim izglītot pietiekami skaidrā, saprotošā latviešu valodā, cerams, kādreiz arī angļu valodā, lai rastu to skaidrību ap to uzturu, ap kaut kādiem mītiem, pārliecībām. Šī ir vairāk tāda iepazīšanās epizode par un ap, vai ne? Ir kaut kas, ko tu vēlēs piebilst par šo tēmu? Es vēl domāju patreiz. Tu vēl domā. Es paklausīšos tevi. Es kaut kur jau baigi aizbraucu, bet nu, tā apmēram arī ir ar tām apņemšanām, ka viss tas apgriežās ap Savu asi. savu asi. Nav zināšanu par maz kaloriju. Mēs esam pārāk drastiski pret sevi, ka tagad visu izslēdzam. Sports. Vēl viens lieta, ka sajauc to secību, ka pasaka, tagad es iešu sportot riktīgi daudz. Tad paēdīsim. Un tad paēdīsim. Riktīgi nosportošos, ēdīšu mazāk. Vai arī pārēdīšos, jo es esmu sportojies. Jā, bet biežāk jau ir tas, ka es ēdīšu mazāk un sportošu vairāk. Jo man ir jāizslēdz un man ir jāsporto vairāk. Bet īstenībā realitātē kā ir 80% ir uzturs rezultāts un 20% ir fiziskās aktivitātes. Tā kā vārdu nepieminēšu, bet viņš pats sapratīs. Man bija vakar diskusija, labs draugs, patīk tas cilvēks, bet viņš teica, viņš beigs dzert savu, bet es viņam prasīju, ar kur tu to aizvietos. Es sportošu. Tā bija viņa atbilde. Jā. Jā, mums ir daudz zināšanu, bet ļoti maz darbību. Jo tā auliņa vietā jau tev ir jāliek kaut kas vietā, ko aizvietot to auliņu, nepietiek tikai ar pliku skriešanu. Jo, ja tu tikai pliki skries, cik ilgi tur skries? Vai ne? Jā. Tas pats arī ir ar saldumiem. Jāēd mazāk saldumi. Kūkas, bulciņas, vairāk neēdīšu. Ko tu ēdīsi? Ko tu liksi vietā? Un jādomā nevis, ko es izslēgšu, bet ko es iedošu savam ķermenim tā vietā. Ar ko es pabarošu savu ķermeni? Es iedošu savu vairāk vitamīnus, vairāk olbaltumvielas un tā pišķīt saudzīgāk pret sevi, nevis tik drastiski. Tagad es sportošu vairāk un mazāk ēdīšu. Kā tad tu ņemsi to resursu, tad tu sportot? Es atvainojos. Tu jau pat negribēsi no gultas izkāpt ārā, lai iet kaut kur sportot. Un tā tas viss arī apsīkst, vai ne? Jo tas pats piemērs, pieņemsim, man nedagad, tu kā cilvēks, tev dienā tu gultā, neko citu nedari, ja? Tev jāuzņem, pieņemsim, 2000 kalorijas, lai tev orgāni funkcionētu. Tas ir katram cilvēkam individuāli 2000 piemērs. Tas, piemēram, Gintam ir pār 2000. Es pēc tam gribēju teikt, kā piemērs, jā, tur viss kārtībā, bet paldies, ka pakuriģēji man. Pieņemsim, dēt iztēlēs, tas vienkārši 2000, ja? Tu esi guļas pozīcijā.
tev nepieciešama organim 2000 kalorijas. Un tagad tu izdomā, es iešu sportot, skriešu 3 stundas dienā, darīšu šito un to, un ēdīšu mazāk, uzņemšu 1500 kalorijas. Tad kā tev liekas, no kā tev tas ķermenis barosies un būvēsies, ja tev guļas stadijā vajag 2000, bet tu izdomās, ka tu ritīgi drastiski sāks skriet un uzņems tikai 1500. Ja tev guļot vajag 2000 un sparot jau pirmo soli, tev vajag uzņemt papildus kalorijas un tā tālāk. Bet mēs kalorijas neskaitam, tas ir cits zinātne. Tieši tā. Tieši tā. Bišķīt ir sev jāizglīto. Un atkal tad ir vēl viena problēma, ka mātei Googlē ir pieejama tik daudz informāciju, bet kāds ir atrisinājums tam visam? Paņemt un iztestēt to vienu kaut kādu patiesību, iztestēt, vai tas tiešām tā strādā, jo citādāk gudri D nav malku cirst un būt divāna ekspertam, tas, nestrādā. Vienīgais, kas atliek, ir tikai pamēģināt. Un nevis tikai pamēģināt, bet reāli darīt. Jā, bet saprast, vai tas strādā tev vai ne, jo katram ir sava patiesība. Mums tas ir Herbalife dzīvesveids, citam nepatīk. Viņš nevar. Es gan nevaru iedomāties, kā var nepielāgot, jo tas man liekas pats ērtākais, jo nav jāgatavo 5 reizes dienā, bet katram savs. Šodien man arī viens cilvēks bija interesants saruna. Viņš teica, ka mēs tur kaut ko aizrunājām, mēs arī pa uzturu, pa ēdieniem. Un tad viņš ierauga, ka man rokā ir Herbalife tēņi, kas man vienmēr liko, es dzeru, un apelsīns. Kad mēs tur kaut ko runājām pa kafiju, es tur izteicos, kāpēc manīm šitā tēja labāk nekā kafija, jo man patīk labāk. Un tad viņš man sāk stāstīt, kad viņš ikdienā ēd čipšus un dzer pepsi, un ka tas ir labāks par to apelsīnu, kas man rokās ir. Es nezinu. Varbūt tā ir, negrib pamēģināt. Es nezinu, varbūt jau var iet, bet mēģināt es nevēlos. Es šaubos. Tā varbūt ir viņa patiesība, un viņš tā vēlās dzīvot. Bet cik es uz sevis izmēģināju kaut kādas fast foods un tādas lietas, jūtos es draņķīgi. Fantastiski draņķīgi. Tas nav. Un tas ir arī viss dzīvesveids tev paies, principā, visa dzīve paies mēģinot, izdarot secinājumus, ejot tālāk, mēģinot, izdarot secinājumus, bet kaut kādā brīdī jau tu atrod to savējo. Vai ne? Tieši tā, tikai jāmeklē, jāatrod un jādara. Kā Ļeņins teica, jāmācās un vēlreiz jāmācās. Labi, nākamais jautājums. Ļoti saskanīgs ar šo pašu jaunā gada apņemšanos. Kāpēc cilvēki gaida kaut kādu īsto laiku? Piemēram, tagad būs jaunais gads, es sākšu, vai tagad būs pirmdiena, un es iešu uz zāli. Viss šoreiz točna. Kāpēc viņi meklē kaut kādu perfekto laiku? Kā tā tev liekas, kas varētu būt tam aiz ādas? Man ir ko teikt, bet tu izteiksies pirmais? Es domāju, ka tie ir kaut kādi kārtēji attaisnojumi katram cilvēkam. Kaut ko nedarīt šodien. Es izdarīšu it kā rītā, bet šodien nē, rītdien. Nē, paņemšu to roku. Citu. Es nevaru pielikt mikrofonu, citādāk normāli. Es vienkārši gribēju, lai tu man pieskaries. Snīgi. Attaisnojumi tātad, jā. Es domāju tā. Es uzskatu, ka tie ir attaisnojumi kārtēji. Jo es arī runāju, ar cilvēkiem runājot, jo tikai mēs mācāmies arī no daudz kā, ne? Vakardien tas pats arī runāja. Viņš man stāsta šitas, tas un tas un tas. Es viņam saku, bet tu jau zini, ka tie ir attaisnojumi. Viņš tāds, jā, es apzinos, ka tā ir attaisnojumi, bet Bet no action. No action, jā. Mans tas, es arī kaut kad nesen storijos par šo runāju,
par to, ka mēs visi zinām, ka mums visiem ir laiks vienāds. Mums ir 24 stundas. Pat Ilonam Maskam ir 24 stundas. Pat es nezinu, kuram vēl slavenam cilvēkam. Kaņiem Vestam ir 24 stundas. Look at him. Arī tev. Arī tev ir 24, arī mums ir 24 stundas. Un tas ir mūsu rokās, kā mēs saliekam to laiku par prioritātēm. Kas mums ir svarīgs, kas ir mūsu vērtības. Un man liekas, ka cilvēks atliek kaut kādu lietu, jo tā viņam vienkārši nav svarīga. Tā nav viņa prioritāte. Ja tu nevari uzsākt to darīt, tev tas nav pietiekami svarīgi. Piemēram, par šo, cik es nezinu, kā to pateikt. Piemērs par prioritātēm un to vērtību būtu tāds, ka tad, kad tev vajag kaut ko no kāda cilvēka, tu riktīgi mudīgi viņu gribēs dabūt rokās. Tev būs ļoti svarīgi viņu dabūt rokās. Bet tā, ka tev neko no viņa nevajadzēs, bet viņam vajadzēs no tevis, tev būs tāds, šitas jau var arī pagaidīt, mēs varam arī tikties nākamo nedēļu. Bet tā, ka tev vajadzēs, tu gribēsi jau tagad un tūlīt un rīt. Un tā ir runa, kad parasti kāds no tiem grib aizņemties naudu, tu viņam aizdod, un tad 3 gadus tu mēģini viņu samedīt, bet vēl tu viņu nevar, tas viņš ir kā bezvesta pazudis. Jā, tā kā tas viss ir par prioritātēm, par svarīgumu tev, manuprāt. Tā kā, ja tu saki, ka tu gribi sākt tur ēst veselīgāk, jāatmet smēķēšana, jābeidz dzert, vēl kaut kas jāsāk, jābeidz, un tu to nevari, un tu visu laiku atliec, tā vienkārši nav tāda prioritāte. Paņem tev, pasaka tā un pieņem to. Vai citreiz pat der uzrakstīt uz papīra, kas tad tev ir šobrīd svarīgs, jo citreiz dažu brīdi cilvēks pat neapzinās, kas viņam notiek dzīvē, kas viņam ir svarīgs, kādas ir viņa prioritātes, kādas ir viņa vērtības. Viņš pat par to nav aizdomājies. Man līdz jau pagājušā gada sākumā man bija, es nebiju izvirzījusi tās savas vērtības, man bija ļoti grūti izvirzīt to, kas man ir svarīgs, bet ņemot vērā savus jau aizpagājušā gada notikums, es gada sākumā pēc tādas deprešana ļoti viegli varēju noteikt tās savas vērtības, jo tas bija tas, ko es palaidu pa LSD. LSD ir un es LSD. Es ceru, ka jūs sapratāt. Un man pirmā vērtība tika izrazīta labsajūta. Un sev es esmu nodefinējusi, ka es savu labsajūtu realizēju caur uzturu un fiziskām aktivitātēm. Otrajā vietā man ir laika brīvība, ka es pārvaldu savu laiku, ka es neatdodu visu savu laiku darba devējiem, kā darba ņēmējs, kamēr es esmu kā darba ņēmējs. Un trešajā vietā man vērtība, man prioritāte, tā varētu nosaukt, ir pavadītais laiks, kvalitatīvs laiks ar ģimeni. Un tās lietas es esmu nospraudus, un tāpēc man nav vairs nekādu tādu grūtību saskaņā ar tām lietām. Piemēram, uzturu. Es zinu, kāpēc man vajag uzturu, jo tas man liek justies labi, enerģiski. Es varu iet normāli darboties katru dienu uz darbu, varu iet, es pozitīvi komunicēju ar cilvēkiem, un es zinu to, ka uzturs man ir nenormāli saistīts ar mentālo veselību, un tā kā man ir jādzīvo ar vēl kādu cilvēku kopā, tad man ir jāparūpē arī par citu cilvēku. Tas ir ļoti mokoši, un man to nevajag, es to aizpagājušo gadu visu izdzīvoju, un es sapratu, ka man vajag uzturu normāli. Tā bija liela epopeja par manām vērtībām, bet man liekas, ka cilvēki atliek, tāpēc, ka vienkārši tā nav viņa prioritāte. Tas arī viss. Pamēlam, es domāju, ka jā, katram ir jānosaka savas prioritātes. Kāds ir tavs prioritātes? Mans prioritātes ir pavisam vienkāršs, es pats. Jā, tā ir man prioritāte no rīta, kad es pieceļos, parūpēties pašam par sevi, lai man pietiek enerģija rūpēties arī par visu apkārtējo, par ko jārūpējās. Labi, kāds ir tavs vērtības? Kāds ir mans vērtības? Bet tu esi kādreiz par to padomājis, Gint? Es esmu domājis, es kaut kad arī rakstījis, kaut kad pierakstīju, bet tādēļ, lai man
Es uzreiz dēļ uz sitienu, lai dētu izspļaut, man notiek arī jāpasēž, jāpadomā, vai jāpārdomā varbūt, kas varētu būt mans vērtības. Mana vērtība visnoteikti ir veselība, tā būs pirmajā vietā. Tad man vērtība būs mans laiks, laika brīvība, vai es varu reāli saplānot, kas man jādara tajā dienā vai ne. Kā man noteikti būs ģimene pēc tam, vai es varu to laiku pavadīt kopā ar savu ģimeni, meitu, vai ko man līgavu lakām sēž, ar viņu man ir ļoti svarīgi laiku pavadīt kopā. Un kas man nav prioritāte? Finansiālā brīvība. Nu, tas, jā, tas to es gribēju teikt nākamo, un tad nākamais man ir finansiālā brīvība, lai es to veselību, to laiku ar ģimeni varu izbaudīt, kā es vien vēlos, un ne tur ceļojumos braukt un vispārējais, kas tajā ietilpst visā, kad tev ir nauda. Tiem, kuriem jau tā ir, malači, apsveic, visu cieņu. Jā, jo, nauda jau ir tikai instruments, vai ne? Papīrs, kur printē katru dienu, un tur strādā cilvēki un skatās uz tām čupām, kā viņi printē, tikai stampā. Jā, mums ir diezgan līdzīgas vērtības. Es domāju, ka nauda vispār ir vislielākais pasaules kaut kāds apisiens. Kā tu runā? Latviešu valoda. Es nezinu, vai tas ir latviski, bet mums tas galīgi aizbraucis jau ir. Prāts arī drīz jau būs aizbraucis. Man pat nav nejausmas, cik mēs ilgi runājam. Vēl es biju nelielu researchiņu taisījusi par ieradumiem, kāpēc ir tik grūti mainīt ieradumus. Un es uzgāju interesantu faktu, ka smadzenēm patīk ieradumi, jo tas iekonomē enerģiju. Tev nav papildus jādomā. Tas ir tāpat, kā braucot ar mašīnu, tu mācies, tu no sākuma domā, tur ir tik koncentrējies, tas paņem daudz fokus, daudz enerģiju, visa daudz. Bet tagad jau tu brauc, tu vispār nedomā, kurā ātrumā tu liec, kur, kas, ko, kāpēc, gaismas ieslēgs, neslēgs, tu automātiski piesprādzējies, tu par to vairs nedomā. Un tas pats ir arī ar uzturieradumiem, tas pats ir arī ar fizisko aktivitāšu ieradumiem. Sākumā ir grūti piedomāt, ir jāpiedomā pie jaunām receptēm, jo tev veidojās jauna taciņa galvā, tu nekad neesi taisījis tādu recepti, tev pat var likties, ka tev viņi ir daudz ilgāk jātaisa, jo tev ir jāizlasa, tev ir jāizlasa, tev jāsagatavo pārtika, jāpārliecinās, ka visi produkti ir, kaut kādu savu ierasto kartupeļu kotlets un miltu mērķis, tu jau zini, kur to kas atrodas, kas jātaisa, tu pat nedomā, jo ting, nomizo kartupeļu, bet jābūt vienkārši apzinātam, un šis fakts ir jādzird, ka tas paņem laiku, lai tev vienkārši ir jāizveido jauns ieradums, pēc kāda laika jau tev tas iestrādāsies. Nezinu, atrod 15 recepts ar laiku, nevis uzreiz vienā dienā, tagad es sēdīšu tikai jauns recepts. Pa vienai receptei, kaut vai nedēļā, iekustina to procesu. Nu jā, un arī kaut tā, lai tās 15 receptes izstiepjas 15 nedēļās, jo tās 15 nedēļas jau paies šā vai tā, vai tu kaut ko dari, vai tu nedari. Jā, un tad atkal nāk talkā tas grafiks no Atomic Habits, ka tu katru dienu kļūstot, darot 1% labāk nekā tu darīji vakar, tev ir exponential izaugsme, bet ja tu dari sliktāk nekā vienu dienu iepriekš, tad tev ir tingš, tā kā pasolīt. Jā, tāds bija mans interesantais fakts, ko es visur YouTube'ā redzēju. Es uzgāju, viens bija ielicis šito, un tad visi shorts YouTube'ā bija pa šito malti. Your brain loves to save energy. Ko es vēl te biju pierakstījusi.
Jo cilvēku organisms ir vienreizējs. Viņš darīs visu iespējamo, lai izdzīvotu. Jā, tieši tā. Es vēl biju pierakstījusi sākt ar maziem solīšiem, ka tu nevari gribēt no nulītes sākt uz 100, bet citreiz ir vajadzīgs kickstarts. Ar kickstartu es domāju to, ka tev vajag citu Šitā te citiem tā. kāju pa dēļ, bet ar kickstartu es domāju to, ka tev ir pilnīgi kaut kas jauns, jauna vide, jauns viss kaut kas. Nu, tas jau sanāk no 0 uz 100, bet citreiz ir vajadzīgs tas kickstarts. Vismaz man. Vismaz man. Ko mēs vēl varētu parunāt? Kas man te vēl ir pierakstīts? Kā sākt, ja šķiet, ka nav motivācijas gūt? Kas mēs visi kaut kur internetā esam redzējuši, ka discipline over motivation. Es pat neatceros, kas ir motivācija. Es zinu, ka man kādreiz bija likās, ka man kaut kāda motivācija nepieciešama, bet Tagad tev ir tikai disciplīna. ja godīgi es vairs neatceros īsti, kas ir motivācija. Es par to nemaz nedomāju vairs ikdienā, bet jā. Bet tev ir disciplīna vai tev jau automātiski kaut kādas lietas notiek? Pagaid, jautājums. Tātad disciplīna ir tikai sākumā vai visu atlikušo dzīvi, vai disciplīna ir kamēr tikai mēs izveidojam ieradumu, kamēr viņš noformējās, kamēr smadzenes aiziet autopilotā? Kā tev liekas? Disciplīna ir jau kopš pirmās lietošanas reizes. Kā tu izdomā, ka tev ir nepieciešama disciplīna, ka tev iesakārto tā savu dzīvi, tad viss atpakaļ ceļa vairs nav. Vai nu tu esi disciplinēts, vai nu tu neesi. Tu nevari vienu dienu būt disciplinēts, otrā dienā nē, es nebūšu. Trešā dienā varbūt tā kā, ceturtajā es atkal būšu disciplinēts. Nē, tas tā nestrādā. Tad tu vai būs kaut kādā apjukumā. Tad vēl kaut meklēs kaut kādas motivācijas, kāpēc tev to sākt, kāpēc tev to nesākt. Vienkārši nosprauc mērķi, ka tu darīsi, dari, esi disciplinēts. Katru dienu dari, kas tev jādara un virzies uz priekšu. Jo visas tās motivācijas labi ir kam strādā, ir kam patīk tur paskatīties motivējošas video. Bet tā motivācija viņa var būt tev uz kaut kādām 5 minūtēm tikai. Vienu dienu tev motivācija var būt, nākamā dienā viņa jau neatnāk tāpat tās kā vilciens, vai ne? Bet ja tev būs disciplīna, tad disciplīna viņu iekalt sienā, un tad viņi tur arī paliks. Viņi tev izvilks, bet disciplīna jau, nu te nakal ir vēl viens koks, tas ir koks un dievu galiem. Discipline over consistency. Kas tad uzvarēs? Jo disciplīna, mēs zinām, nu disciplīna tā kā dažam klībo. Viņi var nebūt, bet kaut kāds consistency. Es vienkārši, man Instagram bildītes šobrīd rīt galvā, ka konsistencija var arī iztīties nepilni 100. Galvenais, ka, atkal Atomic Habits, ka tu esi vismaz kaut ko darījis 1% labāk, piemēram, bet tu esi darījis. Nu, es domāju, tā jau arī ir tā par disciplīnu, ka tu tomēr pieturies pie tā, kaut tad tu to dari 1%, vai ne apmērā, bet tu to dari. Ar iespējamību, ka rītā jau būs 2%, iespējamību, ka trešdien jau būs 3%. Un šitā tu arī pieturies pie tās disciplīnas, ejot soli pa solim uz priekšu, bez liekas motivācijas. Tas izklausās tik vienkārši. Īstenībā. Ja ir saprašana, kāpēc tu to dari, tad ir vienkārši disciplīna, jo tev ir dziļāka izpratne, kāpēc tu to dari. Tad tev nav jāmeklē tā motivācija. Tu esi izglītojies tajā jautājumā, ko tu gribi. Nezinu, piemēram, tur zaudēt svaru. Izglītojies tur par tādu uzturu. Tad jau tev arī ir nedaudz vieglāk. Manuprāt. Es nezinu. Es jau neesmu eksperts, es jau tikai izsaku minējumus. Bet tā disciplīna, tas konsistencija var jau sākties ar maziem solīšiem. Tev nav jāsāk uzreiz kaut vai 10,000 soļiem dienā, for example. Kaut gan mēs... Protams, ir daudz cilvēku, kas iedomājas, ja viņš
gadiem vispār nav gājis. Lielākais, ko viņš ir nogājis no dīvāna līdz leduskapim un atpakaļ, tad, ja tu pateiks, viņam izej ārā un aizej no Kandavas līdz Tukumam, viņš jau pie staķika lejā jau būs, kā staķika pie viršiem, viņš jau būs lejā jau nokrītas ierda. Jā, tā varētu būt. Noteikti. Nu, jā, un tāpēc var sākt ar kaut kādām mazām lietām. 15 minūtes ātrāk no rīta uzstādīt mutinātāju. Tev nav uzreiz 4 no rīta jāmostās un jāiet uz zāli, piemēram, tā kā mēs to darām. Vai izdzert litru ūdeni dienā. 1,5 līdz 2 litrus būs pa maz. 1,5 līdz 2, es domāju, ka vajag tas optimālais. Jā, bet sākt ar mazumiņu. Ot šodien es izdarīju 1 litru. Varbūt rīts ar 1,250 izdzert ūdeni. Ne alkoholu. Man ne. Nu, par tādiem maziem solīšiem. Vēl kādu komentāru? Par ūdens dzeršanu vai par maziem solīšiem? Par maziem solīšiem. Maz solīši ir lielas uzvaras. Piekrīt? Tā, kad viņas saliek kopā visnotaļ. Ar ko mēs pabeidzām? Maz... Viens otru. Mazs uzvars veido liels uzvars. Jā. Bet, jā, par tiem ieradumiem, ieradumu maiņu, motivāciju, konsistenciju, disciplīnu, nu tas nav viegli. Jā, tas nav viegli. Vienam pašam kulties ar visu mātes gogles, pārbagātajām zināšanām, var apmaldīties, var iekrist deprešanā, var visādās auzās iebraukt, bet, it's a trials and errors, beigās jau tu kaut kur nonāc, bet, var rasties kaut kāda neticība, atkal kaut kāda mīti, un tad tu atkal sāc runāt, un tad tuviniekiem tu stāst, nē, šitas jau nestrādā, vēl kaut kas. Bet, jā, Un tā sabojājās ļoti daudz uzskati par uzturu, par veselīgu dzīvesveidu. kaut ko patiešām labu, kas arī šancē, vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem nav pietikus disciplīna un apņemšanās to visu izvest saulītē un to visu novest no sākuma līdz galam. Viņi kaut ko pārtrauc, kaut ko atkal nedara, aizmirst šito, aizmirst to. Jo nebija izpratne. Un tad veidojās viss šitie tas jau viss sūdz, tas nešancē, tas nekam nav vajadzīgs, es tur mēģināju, man nesanāca, man kaimiņš mēģināja, viņam kaimiņš mēģināja, un tā viņi tur kaut ko kuļās viens vai otru. Pa diētām uz riņķi. Jā. Un, un tāpēc vēl laikam arī tas ir mums tas impulss, ka nav tā izpratne, vismaz šodien arī mēs uzkarsām bišķīt amitīvi par to, cik ļoti daudz vēl darba ir jāstrādā uztura jomā tieši par veselīgi sabalansētu uzturu, cik ļoti daudz mītu vēl cilvēkiem prātā stāv un attaisnojumi ir vienkārši smieklīgi, bet arī tāpēc, ka nav tā izpratne. Un tāpēc mums ir taps tas fitoklok, tā mūsu komūna, tā mūsu kustība, ko mēs pagājušo gadu izvēlējāmies, izdomājām šogad palaist. Un tā misija ir savest kopā līdzīgi domājošs cilvēks, lai celtu pašapziņu, bet vispār labklājību visās tās izpausmēs, gan veselība, gan fitness, gan pašrealizācija, gan pārticība, gan, viss, labsajūta. Kopiena ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, kur ir par izaugsmu. Jā, un kur vēlās atrasties tai vidē, kur vēlās veidot vidi, kur vēlās palīdzēt gan sev, gan citiem mainīt dzīvi, mainīt ieradumus, jo tie nebūsim tikai 2 mēs arī apmācīsim cilvēkus, arī nodot tālāk tās zināšanas un arī veidot tālāk to komandu. Un tas veids, kā mēs vēlamies īstenot misiju, ir attiecīgi 21 dienu projekts, vai ne? 21 dienu projekts.
Tas ir transformējošs projekts. Kāpēc es uzsveru, ka tas ir transformējošs projekts? Jo tā nav kārtējā diēta. Tas ir dzīvesveids, tas ir citādāks dzīvesveids. Jā, tas ir dzīvesveids, kas iekļauj Herbalife produktus, jo tas ir tas, kā mēs esam ieguvuši savu labsajūtu, savu rezultātu. Tu vēlies kaut ko teikt? Nonākuši līdz šim brīdim, kur mēs patreiz esam, jo Jā. es agrāk nevarēju sev iedomāties, ka es varētu kaut ko tādu darīt, ko es daru šodien, bet, pateicoties dažām izmaiņām manā ikdienas dzīvē, šeit es esmu, dēt. Smadzenes sāk šancēt savādāk, jā? Diezgan aktīvs, diezgan spēcīgs, izturīgs, fiziski labi jūtos, mentāli labi jūtos, emocionāli stabils, nav jūt pārliecība, katru dienu paliek arvien lielāka, tā kā viss paliek arvien labāk, jo atkal sakārtoju savu uzturu un nav visādi šitie tie cukuriņi, visādi liekie sālīši, kas visu laiku sit tev pa nervu galiņiem, vai ne, un liek tev darīt neapdomātas lietas un veikt neapdomātas izvēles, tur pieņemsim, vai ne, tu esi sev garš kārpiņas sačakarējis tur ar cepumiņu, Pringles čipsīšiem, un tad tagad tu ieej veikalā, un tu ieraugi to zaļo krāsu, to dzelteno krāsu, un tev uzreiz ir triggers smadzenēs, man to vajag, es bez tā nevaru, man to vajag, es to gribu, un kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka es tam visam esmu gājis cauri gadiem ilgi, 20 plus gadi. Jā, Pringles čipsīši ir tādi addiction raising izraisoši. Tas gan, un dēļ, kad es esmu sakārtojis savu uzturu, es nemaz tos produktus viņus vairs neredzu veikalā. Es eju viņiem garām, it kā viņi tur nebūtu. Es aizēju, es esmu nospraudis mērķi, kas man ir vajadzīgs veikalā šodien. Vista, paņemšu vistu. Krējumu, paņemšu krējumu. Eļļu, ko man vajag, lai izceptu olas, paņemšu to. Ej garām plauktam, tur ir čips, tur ir šokolāde. Nu, labi, tās limonādes man nekad nav interesējušas, tām es vienmēr esmu gājis garām, bet man vienmēr ir garšojuši cepumi. Es atceros, kad es dzīvoju Anglijā. Varbūt ziniet, ir tāda kastīte. Cepuma nosaukums Svetlana. Forši tāds biskvīts tur apakšā, tur iebiezināties piensīšā, viss. Topčiks. Nu, jā, viņa no Latvijas arī ir aduks. Un apkārt forši šokolādīt, 400 gramu kastīte tāda. Man viņa aizgāja uz pusi tējas krūzi. Nē, nu, Svetlānas es arī ritīgi daudz rapēs. Kas tur par cukuru iekšā? Nenormāli ir. Tad, kad īstenībā arī par cukuru runājot, tad, kad es pēdējā laikā, īstenībā pēdējo gadu, es gribētu teikt, tad, kad jāsāk taisīt kūkas un es pastos receptes, es ieraugu, cik daudz tur ir cukurs. Tas ir vienkārši jēbog. 12 ēdam karotes. Tur ir vairāk par 12 ēdam karotēm. Man paka cukuru iedara. Dibens var aizlikt, ja tu tīrajā, man liekas, to cukuru izcer. Jā, bet es vienkārši, atkal tā ir izpratne, tu saproti, tu nedaudz izglītojies par to cukuru, tu saproti, kā tā ietekmi, jo cukurs, kas viņš ir, viņš principā raisa iekaisumu ķermenī, un arī liekais svars, viņš raisa iekaisumu ķermenī, un kā es to visu uzzināju? Es to uzzināju uzturskolās, es to uzzināju arī fitnes treneru kursos, kad es gāju, es centos izglītoties, un tagad cenšos arī nodot tālāk. Bet kur mēs palikām? Par 21 dienu projektu. Un tāpēc ir tapis tas 21 dienas projekts, kas ir ne tikai ar Herbalife produktiem, ne tikai ar gatavu ēdienkarti, treniņiem, ar mūsu coachingu atbalstu, bet arī ar informāciju, kas izglīto, kas rada to izpratni, sapratni, es nezinu, kā vēl pateikt par to dzīvesveidu, par uzturu, par fiziskām aktivitātēm. Tās ir tās pārliecības kaut kādas, jo tas ir tas visvairāk, kas mums bremzē, kas mums visādi aizspriedumi, bet jābūt ir tādam bišķīt atvērtākam saprātam, apziņai, ka tu esi gatavs uzsūkt jaunu informāciju. Bet, kā mums teica, 18 reizes ir jādzer jaunā informācija, lai tu viņu vispār sākt integrēt un pieņemt to, jo jebkura jauna informācija vai lieta psihē ir stress, viņai uzreiz tāds
Man tāds failiņš smadzenē nav. Kas man jādara? Ko? Ne, šitas noteikti nav taisnība. Tas ir kaut kas aizdomīgs. Jo mums smadzenē kāds prātam, mums aizsarga funkcija, ne pamat uzdevums ir aizsargāt mūs. Un tikko kā mums ir kaut kas jauns, kaut kas nepazīstams, kaut kas nezināms, mums uzreiz ir sarkanā gaisma. Šitas ir kaut kas, mūs cenšas atčakarēt. Bet, jā, 21 dienu projekta mērķis ir arī izglītot, radot rezultātu, vai ne? Un rezultāts būs. 100 punkti. Jau 3 dienās varēs, es varu pat garantēt, ka 3 dienās varēs just rezultātu, jo es sajūtu savu rezultātu 3 dienās. Tas bija pirmais, man bija enerģija. Vienkārši bija tāds, wow! Labi, pateicoties tējai, par šķiedrvielām. Pēc tējas jau var vismā jau pirmajā dienā just, ka tev bišķīt kaut kas iedod ribās enerģiju. Pēc šķiedrvielām arī teorētiski var pēc vienās ratašanas reizes sajust. Bet tas kā kuram. Tas kā kuram. Ar tēju man gāja jautri. Nu, Bet pastāsti. tas ir vesels stāsts. Jā. Nu, Tas labi. ir šovakar jāstāst vai kā citreiz. Nē, es domāju, ka mēs varētu. Es domāju, ka citreiz pastāstīšu, kā man tēja gāja. Es viņu padzēru vienu vakaru, uztaisīju eksperimentu, uztaisīju 2,5 dozi. Bet, tas jau ir cits stāsts. Nu, vismaz labi beidzās. Nē, viennozīmīgi, ko mums slikti jau nebija. Dzīves es ne. Nesūdzos, ka kārtīgs treniņš sanāca vismaz. Jā, tā kā tas projektu un kustības mērķis Fitoklok ir bišķī tālāk, nevis kaut kāda kārtējā pārdošana, vai ne? Jā. Jā. Un Mums ir mērķis radīt to apziņu, kad nepieciešams ir tas uzturs, nepieciešama ir tā kompānija, tas atbalsts, tā kopiena, kur viens otru tā kā savalk kopā un palīdz viens otram, ir tā veselīgā konkurence. Jā, tieši tā. Kur katrs priecājās par katra izaugsmu, kur cilvēks negrib būt tas parastais tipiskais latviečs, kurš apēdīs tevi bez sāls un es nezinu, tur kādās valodās vēl, ne. Kur skaudība tā mums nav vajadzīga, to mēs negribam, mēs gribam. Kas mums ir galvenais? Funkcionēt, tu tavu dabīgo to cilvēka garu vienkārši izvilkt ārā, vai tu esi īpaši saprotošs. Izvilkt no tā rāmīša, ka tev liekas, ka tu nevari. Man jau nav lemts. Es jau, ko tad es? Bet ja es varu arī tu, un ja ik viens cits var kaut ko, tad varu arī es. Jā. Man liekas, ļoti, ļoti labi nots uz tā beigt. Manuprāt, jo viss ir iespējams. Bet, uztura paradumu maiņa, tas ir sarežģīts process. Bet, daudz vieglāk ir kopā. Šodien mēs beigsim, un pie tā mēs atgriezīsimies vēl nākamajā epizodē un citās epizodēs. Es domāju, šim vakaram mums pietiks. Salāk mēs izplūdīs līdz agam rītam, bet no pulkstenis jau iet uz priekšu, un 4 no rīta atkal jāceļās un jāiet sportot. Tagad tā, es domāju, vismaz es no savas puses teikšu čau tev. Ar labu nakti. Lai izdevies. Jā, es nezinu, ka jūs dzirdēsiet rītdien vai citdien. Lai viss produktīvi, lai viss izdodas. Veiksim mīlestību un izturību. Visu cieņu par klausīšanos un saprotiet mūs. Šī ir pirmā epizode. Tu jau to 3 reizes teici. Nekas, šī ir pirmā epizode. Un ja mums kaut kas nav sanācis, varbūt kaut kas varbūt neloģisks no mans puses, varbūt aizskarošs kaut kas nevajadzētu būt nekam tādam, es uz to necenšos. Bet, kas tad, tur būr. Jā, paldies, ka klausījies. Ar tevi bija Gins un Kristīne. Jāparāda, ja tas bija cīzīgi. Gribās jau pašam vēlās darīt. Noteikti neko nedzird. Kā tā ir? Labi. Ar labu vakaru.